Cik skaista svētdiena, saulaina, ar tādu rudenīgu jau augstumiņu, bet tomēr vēl ar saules siltumiņu. Un svētdienas rītu gribu sākt ar ļoti interesantu senatnīgu porcelānu. Šie dailie šķīvīši ir no ping-ponga servīzes. Tā ir ļoti, ļoti reta un brīnišķīgi ir tas, ka tā ir nākusi ar manām skaistajām rozītēm. Rokas gleznojums. Daļais ping-pong. Jā, līdz pilnai servīzē vēl var tikai sapņot. Un, protams, šis saldumu šķīvis vai augļu šķīvis ir arī neredzēts un ir tik skaists un atbilstošs rudenim, ar vīnogām, ar lapiņām. Šķīvis šis ir senatnīgs, zīmogs arī Rīgas porcelāna fajansa fabrika. Porcelāna masa ir veidota lūk ar tādiem zariņiem, daļa zariņa noklāta ar zeltu un daļa vienkārši ir atstāta masā. Un vēl skaistās krūzītes ar interesanto formu, kas nākušas klāt, ir no servīzes siluets. Arī šī ir senatnīgā. Rokas gleznojums. Redzams senatnīgais zīmogs un silueta forma. Tādiem kā krāsainiem lodziņiem ar zeltu. Un vēl tāda teikaniņa no slavenā porcelāna darinātāja Kuznecova kunga. Zīmogs. Nu, paskatieties uz šo skaistumu. Daļā krāsainā ausma. Cik tā ir smaidīgi, jautra, ka liekas kafiju mierīgi dzert no viņas nav iespējams. Vasarīga, brīnišķīga, smalka, senatnīga un tik burvīgi saglabājusies. Ausmas servīze. Senatnīgie porcelāna fajansa fabrikas zīmogi, rokas gleznojums arī iekšā, kūku šķīvi, cukurtrauks. Un tagad tikai atliek atrast piena traukumu. Un beidzot arī šī Marīka ir gandrīz pilnā komplektā. 2 krūzītes un apakštase, ļoti labā stāvoklī teikana, piena trauks un cukurtrauks, kuru medīju 3 gadu garumā. Protams, senatnīgiem zīmogi Marīkas porcelāna fajansa fabrika.
Un lūk, kāds izskatās Marīkas ar interesantu dekolu servīze. Un arī šī Marīka, kurai ir tikai cukurtrauks, tejkanniņa un krūzīte, bet ar tik garšīgu zemenīti rokas gleznojums. Arī šī ir tāda interesanta un neredzēta ienākusi kolekcijā. Un tikai šī Marīkai ir viena piena kanniņa, un, kā man teica, viņa saucās Laustā puķe. Kā gan bija radoši mākslinieki. Un vēl ļoti liels atradums kolekcijai ir šī burvīgā un gandrīz nelietotā kafijkanna no servīzes Ping-Pong. Senatnīga un tik labi ir saglabājusies līdz mūsdienām. Vāciņš lūk ar tādu bumbulīti, un tik tiešām tas vārds Ping-Pong parāda šo servīzes formu. Paskatīsimies zīmogu, un redzams, ka vecais zīmogs trešā šķira, bet tik ideāli saglabājies zelts, zelta strīpiņas un pati forma. Un vēl viena Marīka, arī ar oranžu ziedu, bet jau izplaukušu. Ja viena Marīka bija ar neizplaukušu ziedu oranžīgu, tad šī jau ir pavisam izplaukusi. Pelēks zelts, nu lūk tāds skaists Marīkas nepilns servīzes komplektiņš. Un arī daļais Kuznecova piena trauks. Kāda forma, kāda varenība tie piena traukam. Un šis ir rokas gleznojums. Zīmogs Kuznecova. Nu, un tāds trauciņš izskatās no priekšpuses. Un pašā nobeigumā pie šīm daļajām rozēm un baltajām, kā ziņa sauc, meduspuķītēm ir noslēpusies Rīgas porcelāna rūpnīcas balerīna figūra. Tik skaista, tik izteiksmīga kā cilvēka seja. Cik graciozi un eleganti viņa sevi parāda šajos ziedos. Un uz tādas jaukas nots visiem saku atā, baudiet vēl augusta pēdējās karstās dienas.